Un mūsu ciemiņi, mūsu šī rīta ciemiņi ir Prāta Vētra. Sakiet, 3-4, labrīt. Labrīt! Labrīt, vāc, vīri uz 3-4 un... Labrīt! Nē, jā, es... Labrīt! Jā, Viņš sāk mocīt mums kā tādā kuršovā vienā. Es redzēju, kur paklanīties visiem vajadzēja kopā. Jā. Labi, es teicu puiši, bet vēl saka vīri, un tā kā jūs šodien esat sapucējušies, tad tiešām laikam jāsaka, būs tā kā tad jāsaka ir veči. Veči, skatos reāli veči. Jā, man... Labrīt, Prāta Vētrē šodien liela diena. Ilgi gaidītais jaunais albums Pūķa lietošanas instrukcija nonāk pie klausītājiem. Skaists nosaukums. Pūķa lietošanas instrukcija. Kurš albums pēc skaita šis ir Prāta Vētrē? Nu, kurš ir? Es nezinu, bet pirmais, kur ir iedvesmojusi filma, kā pieredzināt puķi, visticamāk. Tā ir Valda versija, bet kā ir īstenībā? Tas ir brīnišķīgi versijas, varbūt jebkādas. Īstenībā, mums jau patīk skaisti. Skaistums mums patīk. Spriežot pēc jūsu bildēm, mums patīk skaisti vīrieši. Teiksim tā. Momentā mainām tēmu. Pasaulē jau ir sava kārtība, vai ne? Visur ir kaut kādas lietošanas instrukcijas, dators, vai ne? Mikrofons, tas viss. Kā var vienam tādam vidējam cilvēkam noderēt Pūķa lietošanas instrukciju? Es teiktu, tā. Pūķis, saņemies. Jā, es tagad arī mēģinu saņemties, jo... Es tev palīdzēšu. Piemēram, palaist gaisā pūķi, lidojošo pūķi. Labi, vēl. Tieši tā var viņam noderēt. Zaļā pūķa lietošanas instrukcija. Jā, tas viss arī ir ļoti svarīgi. Tomēr saprast kaut kādus mērus. Jā, tas viss ir svarīgi. Bet reizēm ir jāpalaiž vaļā. Reizēm, kas man nāk prātā, ka jūs esat sasnieguši to briedumu, kurā var atļauties būt bērna prātā un nekaunieties no tā. Tas ir apmēram tāds pirmais iespējas. Paldies, tas ir tuvu beigām, ja tā. Tas vienmēr tad viss nonāk un uz izēju, kad iet uz izēju. Tur jau blakus arī pamperi. Mūsu klausītāji tūlīt piedzīvos jūsu jaunā singla pirmatskaņojumu ar nosaukumu Gribēju būt rokstārs. Man vēlas prasīt, tas ir albuma nosaukums. Es teicu, nē, dziesmas nosaukums. Jā, gribēju. Un kā jums sanāca? Nevar saprast. Aizgāja 36. gads, un mēs joprojām mēģinām saprast, kā mums iet. Mēs varbūt mazliet, sākam akcentēt, vai ne, ar cekuliņiem, ar melnām brillēm, tomēr skaistām krokodilādu skurpēm. Es jau tieši teicu, es nesaprotu. It kā tikai vienīgam Jubim vajadzētu to parūku, bet jau viss salīmējuši. Jums kaut kāda solidaritātes pasākums tas ir, jā? Mēs vienmēr esam bijuši solidaritātes. Savulaik mums sauc par Smilšu kastes ansambli. Jā. Tad, mīļie radioskonto klausītājiem, pirmatskaņojums radioskonto ēterā Prāta Vētra un Gribēju būt rokstārs. Mēs pēc brīža sarunu ar vīriem turpināsim par jauno koncertūru arī. Riskējam. Prāta Vētra un... Tur itiņu uzrunāja epilogam virsū. Svarīgā. Nav bija Prāta Vētras jaunā dziesma. Es gribēju būt rokstārs. Dziesmai arī ir taps videoklips. Ir gan. Tavā režijā, ja? Jā, un ar Kārli Avotu galvenajā lomā. Rebeka Ķenči, mazais Kārli. Var arī tā. Viņš pats gan pieprasa, lai viņš sauc pa Kažu. Ja? Kaža. Tā kā mums bija liels gods, un kolosāla sadarbība, un tas arī atspoguļojās videoklipā, kurā ir daudz tēli, daudz notikumi, un dziesma par mums visiem, un tas atspoguļojās arī video. Super. Dziesma ir tātad no jauna albuma, kas šodien dienas gaismu ieraug, un Prāta Vētra arī jau pavisam drīz dosies Latvijas koncertūrē. Priecēs fans visā Latvijā. Sāksiet kad? Jā. 26. jūlijā Jelgavā. Tradicionāli Jelgavā. Jā, un tad katras brīvdienas mēs laižam pa visu Latviju. Sestdienās un 23. augustā mēs Meža parka lielajā izstrādējām. Iebrauksim Daugavpilī. Iebrauksim Ventspilī, iebrauksim Valmierā un iebrauksim Jelgavā. Pareizi. Jelgavā. Es iedomājos, kā zem šitām te melnajām parūkām vasarā svīdīs ārā. To nevar zināt. Tūkstnesī cilvēki staigā tādos tumšos apmetņos un ļoti labi jūtās, dzer tēņu un ir atzesēti. Prāta Vētra turpina daudzīties. Jā, kā tas viņiem raksturīgs jau 36 gadus. Tas jau nekas arī nav, ja tā padomā. Tādā planētu zvaigžņu gājumā, tas jau nekas nav. Es saprotu, ka šo pēcpusdienu fani jūs varēs satikt arī klātienē, jā? Jā, Tirdzniecības centrā Spīce, 16.
Prāta vētra atbildēs šādiem tādiem jautājumiem, varbūt nobildēsies, var sakot, es zinu, ka nobildēsies, un pabūs kopā ar paši savā pulkā un vēl kādiem, kas būs arī atnāk. Varēs klipu noskatīties un plates iegādātās parakstīsim, visu kaut ko sadarīsim. CD. Sarunājuši. Arī CD. Paldies, Prāta vētra, mūsu šī rīta ciemiņa. Prāta vētrā šodien liela diena, liela svētki, apsveicam. Paldies! Nu, vēl vienu gabalu nogāžam no šitā albuma, jā. No tā. Tas būs, ko? Min 3 reizes. Puķi lietošanas instrukcija.